26. uzdevums, 2 punkti. Dot kopa A ar elementiem 1, 3, 5, 7. Uzrakst kopas A apakškopu B, kuras sastāv no 2 vai 3 kopas A elementiem. Tad mums ir jāuzraksta kopa B. Un no kādiem elementiem viņa sastāv apzīmējums lietot tāpatās kā dotajā. Figūra iekavās, ko mēs vienkārši pierakstīsim pirmos 2 elementus. Sastāv no 2 vai 3 kopas A elementiem. Pirmais punkts izpildīts. Otrais punkts. Dota kopa C, kas sastāv no skaitļa A, B, 10 un 15. Un A un B ir naturāli skaitļi, un A pie tam vēl mazāks par B. Nosaka A un B skaitliskās vērtības, ja kopas A starpība ar kopu C ir 3 un 7. Pamēģināsim uzkonstruēt tādu skaistu lietu, ko sauc par Eilera diagrammu. Zīmē šādus te aplīšus. Un šī te daļa, šī te izņemot to kopīgo daļu, tā ir kopas A un C starpība. Un mums ir pateicis, ka tas ir elements 3 un elements 7. Vēl mēs zinām, ka kopas C elementi ir 10 un 15. Bet es gribu pierakstīt, ka šis te labā puse, kur ierakstīts laukumā 10 un 15, ir C un A starpība. Un kā tas augs šo daļu? Tas ir A un B šķēlums. Un tos elementus, kas ir atvainojiet A un C kopas šķēlumu. Un šeit mēs ierakstīsim tos elementus, kas tad mums no A ir izslēgti. A un C starpības ir izslēgti. Tad mums šeit pietrūks skaitlis 1 un skaitlis 5. Tāpēc atbilde ir, ka A ir 1, A ir mazāks un B ir 5. B ir lielāks. Paldies par uzmanību!